Raidījumā sena tradīcija gada nogalē vēl pirms Agro 2010. Gada raidījuma pārskatu topu tikties ar kādu no mūsu sadarbības partneriem un uzklausīt arī pavērtēt paveikto, protams, norodot virzienu nākošā gada darbiem, uzlikt kādu akcentu svarīgākajiem notikumiem. Tāpēc esam lūguši uz sarunu mūsu ilgadējo sadarbības partneri SIA Vādestad Latvija valdes priekšsēdētāju Ivaru Keviešānu. Gads ir bijis labs. Tiešām varam būt gandarīti par padarīto, to, ko mēs kopā ar komandu esam paveikuši. Varbūt skatoties nedaudz vēl atpakaļ, ja, varbūt, kad 2009. Gads nebija tik labs, kā mēs vēlējāmies, ja, bet tur es domāju, ka mums tikai jāpateicās mūsu valdībai, kas nozombēja tos cilvēkus ar to, kad ir liels problēmas. Ja. Ir patīkami, kad lauksaimniecībā tomēr tās problēmas ir daudz mazāk salīdzinot ar citām ekonomikas nozarēm, un ir prieks par to, kad ekonomika tieši lauksaimniecības sektorā, ja mēs skatāmies, tad lauksaimniecības sektors aug tā visu laiku, attīstās dinamiski, bez lieliem lēcieniem. Jā, protams, nedaudz pasaules krīze ietekmēja graudu tirgu, ja viņš bija cenu ziņā nedaudz nepievilcīgs, ja, bet tie, kas pareizi saimniekoja, tie arī guva ļoti labus rezultātus arī pie sliktākām graudu cenām. Ja. Un šobrīd mēs atkal esam, skatīsimies, cik tālu atkal tās cenas aizies, bet jau pašlaik mēs redzam, varam prognozēt nākošo gadu lauksaimnieciskajā ražošanā, kā ļoti labu. Protams, dabas faktors jāņem vērā, bet tas ir zināms force majeures, bet katrā ziņā, ja viss notiks pēc scenārija, kāds ir šobrīd, un tiešām mums ziema neradīs nekādas problēmas, un protams, arī vasara, lai varētu iegūt labas ražas, ja, tad varam droši pateikt, ja šie faktori piepildīsies, tad jau atkal nākošajā rudenī mūsu klientiem, zemniekiem noteikti būs līdzekļi, ko atkal turpināt investēt, ja. Kamdēļ es pieminēju varbūt to vēsturi 2009. gadu, ja, jo es domāju, ka daudz cilvēku vienkārši nobijās no tās neziņas, kas būs, ja, un domāju, ka valstiskā līmenī ir ļoti viegliprātīgi izteikt šādus te paziņojumus, ja, kad būs liels problēmas, ja, jo ja cilvēki neprot vadīt valsti, menedžēt budžetu, ja, tad tas nenozīmē, ka mēs uzņēmēji to neprotam. Ja, un šajā sakarībā tad tomēr pirms kaut ko tādu dara, vajag padomāt, kādas sekas visai ekonomikai tas var nest, ja, jo noteikti daudz saimniecības, kuras varēja investēt, kurām vajadzēja, pareizāk sakot, investēt un kuras apturēja dažādu veidu investīcijas, viņš šobrīd ir kaut kādu soli atpakaļ, un tas ir sitiens, teiksim, gan saimniecībai, gan visai valsts ekonomikai kopumā, ja, jo ja saimniecība būtu investējusi attīstībā, ja, tad jau nākošajā gadā, jau šajā gadā jau būtu labāki rezultāti sasniegti un visos turpmākajos. Ja. Ir prieks strādāt šajā sektorā, ja, kad tu redzi to attīstību kopumā, un mēs esam tie, kas ar savām rekomendācijām, ar tehniku, tehnoloģijām, kuras mēs piedāvājam, mēs varam gan uzlabot finansu rādītājus, ja, jo visas tehnoloģijas, kuras mēs piedāvājam, ir tendētas uz
uz izmaksu samazināšanu, ja, tā ir gan degviela, gan rezerves daļas, cilvēka darba stundas, ja, un tie ir ļoti būtiski faktori, ja. Protams, cenas, ja ir augstas, tad varbūt, kad cilvēki tik daudz nedomā par šīm lietām, bet mēs redzam, ka energoresursu cenas kāp, tad ir svarīgi, cik mēs iztērējam degvielu uz to hektāru, un mūsu ražotās mašīnas un tehnoloģijas ir universālas, un es domāju, ka noteikti arī nākotnē mēs varam dot ļoti lielu ieguldījumu tieši šajā sektorā, strādājot pie izmaksu samazināšanas, un tas viss, lai palielinātu ieņēmumus un peļņu. Kā tu minēji, tad mēs tikāmies ar zemniekiem gan viņu saimniecībās, gan šeit, teiksim, gan semināros, un viņi bija ļoti priecīgi un pārliecināti, ka jūsu tomēr komanda šeit, Latvijas apstākļos, kā tu minēji to 9. gadu, kad nekritāt panikā, kad spējāt uzreiz dot risinājumus, un tas arī mazliet zemniekiem deva pārliecību, ka tas ceļš, ko mēs esam izvēlējušies, ir pareizs, un arī šie jūsu ieteikumi arī dod šo rezultātu. Un es domāju, turpmāk tas būs ļoti svarīgi. Jā, es domāju, ka gan pagājušajā gadā, gan arī šajā gadā, kurš arī varbūt nebija vienkārši, ja, jo tomēr ražas līmenis nebija tāds, kā gaidīja. Tad es domāju, ka tie cilvēki, tie zemnieki, kuri strādāja ar mūsu tehnoloģijām, ja, un viņiem noteikti rādītāji bija daudz labāki, ja, jo ir starpība, vai jūs tur daudzas reizes braucat ar dažādām tehnikas vienībām pa to lauku, ja, vai to visu darbu veicat ar vienu darbu gājienu. Ja. Tā kā izvērtējot šo gadu, ir prieks, ka mūsu klienti ir ļoti apmierināti ar tiem risinājumiem, kurus mēs viņiem esam devuši. Un, protams, gribētos vēl vairāk palīdzēt un dot šos risinājumus. Ir brīžam skumji, kad mēs kaut kā netiekam sadzirdēti, lai gan tiešām gan mūsu atbalsts no lielās firmas, ja, kas mums ir dažādi. Viņi, protams, tāpēc, kad mēs šeit parādām rezultātu, ja, bet es šeit runāt gribu citā kontekstā. Es gribu runāt tieši par tehnoloģijām, kuras mēs piedāvājam, ja, un par tiem risinājumiem, jo tiešām mums ir mūsu speciālisti, ja, tātad tie, kas strādā tirdzniecībā, viņi ir zinoši gan par produktiem, gan viņi pārzina gan tehnoloģijas, kuras mēs piedāvājam, gan viņiem ir arī ļoti liela praktiskā bagāža. Pašiem arī savas saimniecības bagāža, jā, tā kā tas ir ļoti daudz un brīžam tiešām nav saprotams, kad uzklausa diletantus manā sapratnē, dažreiz nevis speciālistu padomus. Ja. Mums ir liels prieks, kad tie daudzi klienti, kas kādreiz nav mūs vēlējušies sadzirdēt, viņi šodien atgriežas, ja, un atzīst savus kļūdas, ja, bet es gribu uzsvērt, ka tās kļūdas maksā lielu naudu. Ja. Pirms veikt tātad kaut kādu pirkumu, tomēr izvērtēt. Jā, daudz esam dzirdējuši, vadarsta tehnika tā nav lēta, ja, bet es zinu ļoti daudz saimniecības, kuras iegādājas mūsu tehniku, man vienā ziņā ir skumji, ja, jo viņš varbūt kaut kad pēc kādiem gadiem 5, varbūt vairāk atbrauks šeit un nopirks kādu rezerves daļu, ja, bet savā mūžā tas zemnieks vairs nekad
viņam nebūs vienkārši vajadzība pirkt, pieņemsim, ja mēs runājam par karjeru drilu, ja neliela saimniecība, ja, tad tas zemnieks nopirks, un viņam mūžam tā mašīna kalpos godam. Varbūt, ja notiks tiešām kaut kādas jaunas kosmiska līmeņa tehnoloģijas ienāks. Ivar atceries par to Mercedes, ka bija, kad vajadzēja to mašīnu, kad daudzi kompānijas teica, ka pārāk labi izveidos, ka viņš ir tāds mūža agregāts, ka vajadzētu, teiksim, tādu modernāku, kur varētu mainīt. Es domāju, ka mūsu saimniecības tomēr arī viņas ir izplešās un katrs zina savu, jūs arī nākat pretī un pamaināt un dodiet viņiem, teiksim, to arī kultūras viņi maina, protams, ko viņi vēlas audzēt. Jā, protams, ja runājam par lielām saimniecībām, tur vienkārši tā mašīna nolietojās, kā jebkurš agregāts, un pienāk tas brīdis, kad viņam vajag vai nu lielāku, vai mainīt veco pret jaunu. Tas process, protams, notiek. Jā, varbūt ir kaut kāda zināma skumja, kā tu saki, kad tā mašīna ir tik laba, kad viņi kalpos un kalpos, ja? Bet šeit ir varbūt, ko es nepateicu. Ja? Dažkārt tādai vidējai saimniecībai psiholoģiski tā cena liekas ļoti augsta. Bet vai viņš nespēja ilgtermiņā parēķināšana? Jā, tur ir jārēķina ilgtermiņā. Tas ir pats galvenais, kad ir vajadzīgs šis ilgtermiņa aprēķins, ja, jo tikai tā tu vari saprast, ka tas ir tiešām tas, kas nepieciešams. Ja, jo es te vienā tādā iebraucu lauku dīleru punktā, un tur es redzēju jaunu sējmašīnu, kuru maksā tur pat 6000 latu. Ja, ir grūti saprast, kāda būs tie plusi, kāda būs tikai ekonomija uz sitienā un ekonomika. Būs tāds, kad pēc gadiem 5 tie 6000 būs atlikusī vērtība, būs Liepājas metalurgs. Ja? Viņi jau gaida. Jā, un tad, ja mēs rēķinām, ja, tad noteikti veicot tādu ekonomisku aprēķinu, tā būs zemē nomest nauda, ja, kad tomēr veicot lielāku investīciju, ja, saņem agregātu, kurš gan kalpo, ja, gan, ja saimnieks izdomā beigt saimniekot vai kaut ko tādu, mūsu agregātiem visiem ir ļoti augsta atlikusī vērtība un tirgu viņi ir pieprasīti. Neviena mašīna, mēs šogad esam ļoti daudz lietotas mašīnas pārdevuši, ja? Zemnieki, kuri uzskata, ka viņu saimniecība lielums nav tik liels, lai iegādātos jaunu, lai investētu tik daudz. Viņi pērk lietotas un mēs esam apmierināti ar to, ka mēs iegūstam jaunus klientus. Mūsu vecie klienti apmierināti ar to, ka viņiem ir iespēja pārdot savu veco un iegādāties jaunu, lielāku, iet uz priekšu, ja, un visi mēs esam apmierināti šajā procesā, un lietotās mašīnas arī ļoti labi sevi parāda, jo tiešām mašīnas ir ļoti izturīgas un tā atlikusī vērtība viņai vienmēr ir un būs.